Līdz ar to arī uzņemoties daļu no atbildības par to, ka nauda tiks apsaimniekota. Es labs pārvaldības principiem nodarbojas. Kungs, jautājums jums ir, sakiet, Lucāna kungs teica, ka jūs uzņemties daļu no atbildības par šo te līdzekļu nepieciešamību. Vai jūs esat gatavi uzņemties daļu no atbildības par šo 16 miljonu eiro nepieciešamību šogad veselības ministrija atbilstošo mērķu sasniegšanai? Mēs visticamāk lūgsim, tad veselības ministrija iesniegt līdz gada beigām apliecinājumu, ka šie rēķini ir apmaksāti. Tas, ko es esmu saņēmis, no pamata neticēt, ka šie maksājumi līdz gada beigām tiks veikti un darbi tiek pabeigti. Viņš teica, ka liekot parakstu zem šī, jūs esat gatavi uzņemties daļu no atbildības. Es atbildības absolūti nebaidos, tātad pārliecināts gada beigām. Nē, jūs esat gatavi uzņemties atbildības. Es nebaidos no atbildības, es katru dienu uzņemos atbildības, protams. Tikai atbilstoši savai kompetencē. Protams, ka es nestrādāju būvniekiem, bet man šobrīd nav informācijas, kas man liktu apšaubīt, ka kolēģi, Pēc Sudrabs kundze teiktais. Jūs pajautājiet kolēģiem Finanšu ministrijā, kuri vakardien sēdēja publiski līgām revīzijas komisijā, un kur tur sēž regulāri, tad, kad mēs šo jautājumu izskatām. Es nezinu, kurā stāvā jūs katrs sēžiet tagad Finanšu ministrijā, bet aizstaigājiet līdz viņiem. Viņi jums pateiks, kādā stadijā šobrīd atrodas slimnīcas būvniecība. Es jums varu izstāstīt, ka mēs esam ar kolēģiem pārunājuši, un es vakar arī lūdzu, tātad, lai man atgrieznisko saiti iedot no šīs komisijas, tātad es sapratu, ka tātad darbi, kas vēl ir jāpabeidz, ir krietni lielākā summā, bet mēs šajā brīdī runājam, vai ir darbu beigts 16 miljoniem, lai norēķinus veiktu šodien. Nākamā gadā viņi tiks turpināti, arī iekārtas iepirktas, un lielākā problēma, vismaz to, ko es uzņēmu no kolēģiem, jautājums par to, vai ir pabeigts līdz 31. martam to jautājumu. Tas ir cits tās, bet šajā brīdī mēs runājam par to, vai ir nepieciešams 16 miljoni šogad vai nav. Man nav informācijas, kas man apliecinātu pretēji. Mēs varam šajā sēdē, teiksim, es jums varētu lūgt, varbūt, kad veselības ministrija var iesniegt līdz gada beigām pamatojumu, ka tie maksājumi beigt. Neradot nākamā gadā deficītu. Pirms es dodu vārdu pirmā kungam, tas mans teikums, uz ko pēc tam atsaucās Bondēra kungs, to es dodu pateikt. Valsts pārvaldē, acīm redzot, manā skatījumā ļoti daudz balstās uz uzticēšanos un uz šādām vēstulēm, kādas mēs saņemam. Jo balsojot par apropriācijas pārdali, Saeimas deputāti jau arī uzņemsies daļa atbildības, bet tā atbildība būs balstīta uz mūsu uzticēšanos ministra kabinetā un Finanšu ministrijai, kura mums ir apliecinājusi, ka šāda līdzekļa ir nepieciešama. Tāpat es saprotu, ka Finanšu ministrija uzticās veselības ministrijai, kas šādu pieprasījumu ir veidojusi. Un ja šī uzticēšanās ķēdīte nebūtu, tad jau vispār kā mēs varētu lēmumus pieņemt. Bet tas, par ko minēja Sudrabs kundze, protams, ka mums vienmēr ir tiesības uzdot jautājumus pēc būtības, un rodās tātad kādas neskaidrības, pieprasīt papildus informāciju. Tikai šoreiz tā situācija tāda, mēs esam ļoti tuvu gada beigām, lai tiešām līdzekļus efektīvi varētu izmantot. Pēc būtības svarīgi ir katra diena. Tieši tāpēc arī šodienas sēdē, uzreiz praktiski pēc budžeta pieņemšanas, šis jautājums par apropriācijām ir iekļauts, lai mēs dotu iespēju tiem, kuriem tie līdzekļi ir nepieciešami. Sudrabs kungs, jums vārds. Jā, es pirmā kungs ir tāpēc. Mēs šeit saņemam pretrunīgus signālus par to, kas notiek nozarē, par to kādu nolikumu. Kādā stāvoklī ir konkrēts projekts, cik liels finansējums nepieciešams un tādā secībā maksājumus veikti. Es tomēr gribētu, lai šī projekta būtu kā kāda novērsta priekšskatās. Varbūt ir iespējams tomēr atlikt šā lēmuma pieņemšanu. Es nezinu, uz cik lielu laiku, uz nedēļu, uz dienu, uz kādām stundām, bet tomēr, lai pārliecinātos, kāds pārņemums